Portugālē visi sacīksti vispār bija tāda saraustīta un nevienā ritmā, un viņa bija arī pirmā sezonas sacīksti, tā kā es varētu teikt, ka pats īsti nebiju gatavs iet un uzvarēt, bet tagad Vācijā viss jau bija kārtībā, tā pašapziņa ir atpakaļ un cerēsim, ka tas tā arī būs nākamajos posmos. Agresīvākas apdzīšanas, protams, viņas ir vajadzīgas un viņas arī būs, bet tikai nepieciešamākajos momentos, kas ir pusfinālos vai finālos. Tā kā, ja es salīdzinu savu automašīnu un Bakarada automašīnu, tad mehāniķiem pie viņa auto ir jāstrādā stipri vairāk, un nezinu, vai tas vienmēr ir vajadzīgs. Protams, tas kādā brīdī var iedot pozitīvu noti, bet nevienmēr. Tā kā, kad vajadzēs, tad būs. Cienīga cīņa pret Solbergu es vērtēju, ka bija jau šoreiz, un tikai mazākās nianses neļāva mums braukt ātrāk par viņu finālā. Mūsu automašīnas ir būvētas pavisam ar citu filozofiju, un tikai tāpēc mēs nedrīkstam izmantot vai pat nevaram tādus piekaras regulējumus, kā ir viņam, bet mēs daudz no viņa neatpaliekam, un mēs priekš mūsu automašīnām regulējam vislabāk, kā varam saregulēt, un nevienmēr tas ir atkarīgs tikai no automašīnas, bet gan no braucēja un no visa pārējā. Mūsu automašīnām starta sistēma ir sarežģīta, un mums diezgan daudz lietas, kas pirms tam ir jāizdara, bet tā vienīgā lieta, kāpēc mēs paliekam startā, tas ir braucēja kļūda, ka mēs neizslidinam sajūgu. Un mums ar to ir jāstrādā ļoti filigrāni, un tas ir tas, kas ir jāiemācās. Un ne tikai mūsu komandai sanāk noslāpēt automašīnas, bet arī ļoti daudziem citiem, ir tīpaši tad, kad mainās laikapstākļi, kad ir sauss segums, kad ir drusku mitrāks vai kad ir pavisam slapšs. Onboard video materiāls nepieder ne man, ne komandai, bet tas viss pieder vienai lielai kompānijai, kura atbild par to visu. Un ja viņi izdomās ielikt vienu apli, tad viņi to arī izdarīs. Bet no citām sacensībām, kuras piedalīšos, tad gan es apsolu uzlikt vienu braucienu un parādīt jums, kāds izskatās no iekšas. Formula 1 pilotiem tas pātrinājuma posms ir stipri garāks nekā mums, bet problēmas ar redzamību nerodās, iespējams, esmu pie tā pieradis, un tas liekas pašsaprotami un normāli. Ja es izvēlētos starp vaniļas un šokolādes, tad droši vien es vienā vafelītē ieliktu gan vaniļas, gan šokolādes abas kopā. Es zinu sacensības, kuras varu startēt, bet tas būs atkarīgs no mana plāna, grafika un laikiem, bet vienā sacensībās Latvijā šogad es noteikti startēšu. Ar miegu pirms sacensībām viss ir labi, cenšos nedomāt par nākamās dienas startiem, aizeju gulēt un no rīta pieceļos. Mandrāža, protams, ir kā visiem, bet tas, manuprāt, ir tikai normāli un palīdz vairāk fokusēties un noskaņoties startam. Rituāli pirms došanās trasē nav, bet es cenšos uzsportot, varbūt nedaudz iesvīst un uzturēt sevi tādā agresīvā tonusā. Nav tā, ka Solbergs brauktu vienu līkumu ātrāk vai labāk, bet ir daudz mazas niansītes, kuras saliekot kopā, viņš sastāda to savu ātrumu. Tāpat laikā no pašas dziļākās bedres viņš momentā spēja uzkāpt uz pašām virsotnēm, ko sastāda viņa milzīgā rallija pieredze. Sajūta būt trasē kopā ar Solbergu un Faustu, protams, ka ir ļoti laba, jo būdams mazs puika skatījos, kā Solbergs cīnās pasaules rallija čempionātā. Un šobrīd mēs esam vienā līmenī. Katrā ziņā tā nav vienkārši pavizināšanās, bet tas ir grūts darbs, ko mēs darām ar prieku un cenšamies viens otru šobrīd apdzīt. Es esmu pamēģinājis Volkswagen automašīnu un arī Citroen tikai vecāka gada gājuma, un es varētu teikt, ka Fords man šobrīd patīk vislabāk. Paldies jums visiem par uzdotajiem jautājumiem un turpinam pēc nākamajām sacīkstēm Beļģijā.